Viņa stāsta, ka izmeklēšana nav veikta pilnvērtīgi, tādēļ ar sūdzību ir vērsusies ģenerālprokuratūrā. Turpina Linda Bagone. Dienvidu tiltam velta visdažādākos apzīmējumus. Tautā šo būvi visbiežāk dēvē par zelta tiltu. Un nevelti. Valsts kontrole pirms pāris gadiem secināja, ka pašvaldības neprasmīgas projektu vadības un ekonomiskas rīcības dēļ zelta tilta būvniecības izmaksas no plānotajiem 108 miljoniem pieaug un pārsniedza pusmiljārdu latu. Valsts kontrole revīzijā atklāja, ka būvniecībā izšķērdēta 27 miljonu latu. Pēc tam līdzīgi skandalozi fakti atklājās arī pēc neatkarīgo ekspertu, ekonomistu Uldu Ošu un advokātu biroja Grunta un Cers veiktās revīzijas. Rīgas doma nesot spējusi vai arī vēlējusies kontrolēt finanšu riskus. Nesaprotam iemeslu dēļ neviens nesot pulējies piesaistīt Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus, tādā veidā ietaupot vairākus miljonus no rīdznieku maka. Toreiz politiķi neslēpa pārsteigumu. Šķiet, ka varētu būt paraugu prāva un vainīgos sauks pie atbildības. Sabiedrībai nebija šaubu, ka uz Dienvidu tiltu būvniecības rēķina kāds varētu būt iedzīvojies miljonos. Šis viduvējā kvalitātē uzbūvētais tilts, kurš nezinu, kāpēc ir viens no dārgākajiem tiltiem pasaulē, protams, jau uzvadinājās šīm domām, un no šī viedokļa ziņa, ka valsts šajā Dienvidu tiltu būvniecībā ir izšķērdēta līdzekļi, nenāk kā pārsteigums. Taču pilnīgi cita aina atklājās, kad pie izmeklēšanas ķērās ekonomikas policija. 3 gadu apjomīgas izmeklēšanas laikā, izmeklējot šo iepirkumu organizēšanas pasākumu, būvniecības uzsākšanas pasākumus, visus nav konstatēts noziedzīgu nodarījumu sastāvs, jeb nav konstatēts, ka kāda no iesaistītajām amatpersonām būtu ļaunprātīgi izmantojusi savu dienesta stāvokli. Pie šīs lietas esot strādājis viens izmeklētājs. Viņa veiktais liecinot, ka policists meklējas pretargumentus valsts kontroles revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem, nevis izmeklējas lietu pēc būtības. Mēs iesniedzām iesniegumu ģenerālprokuroram, kurā mēs argumentējam atkal ar konkrētiem faktiem, norādot, ko mēs uzskatām, ka izmeklētājs nav pilnībā veicis izmeklēšanu vai kuriem faktiem nav pievērsis nepieciešamu uzmanību, kur pietrūkst tad šo izmeklēšanas darbību, jo mēs uzskatām, ka tā izmeklēšana nav bijusi pilnvērtīga. Iekšlietu ministrs tikai no mēdījiem uzzinājis, ka krimināla procesa Dienvidu tiltu būvniecības lietā izbeigts jau pirms 2 mēnešiem. No rīta viņš sazinājies ar ekonomikas policijas priekšnieku, lai saņemtu skaidrojumu, kāpēc tā. Vēl pirms pāris dienām ministrs pauda, ka vēlas paaugstināt policijas prestižu. Šis gadījums drīzāk to grauj. Ja mēs neusticamies policijai, tad varbūt es tā gan negribētu teikt, ka pilnībā mēs neusticamies policijai, bet ņemot vērā, ka tā lieta ir ļoti tāda sabiedrībā iegūst plašu rezonanci, tad, protams, prokuratūras, manuprāt, uzraugošā prokurora lēmumam jābūt izsvērtam un atbilstoši arī tad redzēsim. Tikmēr premjers neuzskata, ka krimināllietas izbeigšana atcelt valsts kontroles konstatētos pārkāpumus, taču viņa rokas ir sasaistītas. Valdībai nav iespēja tieši iejaukties tiesību sargājošo institūciju krimināla procesuālajās darbībās. Ģenerālprokuratūra jau uzsākusi pārbaudi Dienvidu tiltu lietā. Tā solījusi savu vērtējumu sniegt tuvākajā laikā. Linda Bagone, Juris Pinters, TV3 ziņas. Par 50 000 eiro pieprasīšanu tiesa bijušajam Citadeles bankas darbiniekam Kristapam Putānam piesprieda ļoti maigu sodu – 250 piespiedu